Un tāpēc par katru mazliet sīkāk. Sabiedrības noskaņojums. Pirmā ļoti interesantā daļa, jo mēs skatījāmies Latvijas sabiedrību ne tikai kā mēs izskatāmies paši savā sulā, ja, mazajā, kā tur viss tur apzīmējumi, pīļdīķi un tam līdz, bet mēs salīdzinājām to ar norisēm pasaulē. Mums ir pirmais jautājums bija tāds, ka viens no pirmajiem, ja, kā cilvēki vispār ir apmierināti ar dzīvi, un 10 baļu skalā vērtējums, tad 1 ir vissliktākā iespējamā dzīve, ja, un 10 ir vislabākā iespējamā dzīve, kur vidējais vērtējums pasaulē mums bija 6,52. Kas ir fundamentālais pārsteigums, ja, šajā te pētījumā, ka apmierinātība ar dzīvi pat labam mums īstenībā ir cilvēkiem jaunatīstības valstīs. Ne? Un te bija tāds mums tas lielais jautājums arī Ķīļa kungam, kā sociāla antropologam, ka tur noteikti ir kaut kādas iezīmes, ja, kas cilvēkiem, vai nu viņiem nav ambīciju, vai nu viņiem atkal viņi ir pilnīgi apmierināti ar dzīvi tāpēc, ka viņiem dzīve ir tik nemainīga, ja, bet tā ir tāda ļoti interesanta indikācija. Latvija mums ir tad 3. no beigām, bet labā ziņa, ka mēs esam apsteiguši Igauniju, kur mums ir pēdējā vietā. Smieklīgi, ja, bet Igaunijai nesen tika ieviests eiro, ne, un pirms 2, ja. Bet tā, acīm redzot, ir tāda nozīmīga indikācija tam, ka mums ir jāgatavojās līdzīgai sabiedrības neapmierinātībai, jo Igauni reāli redz cenu pieaugumu, Igauni reāli redz, kā izmainās elektroenerģijas cenas un tam līdzīgi. Ja. Tā kā tas jāliek mums izdarīt secinājums. Otra interesantā lieta, protams, ja jūs paskatījāties 3. ailīti, ja, lai arī mums iet vissliktāk, mēs jūtam, ka pēc 5 gadiem mums ies vislabāk. Ja. Un tad sauklis Latvija var, ja. Tas ir, varēs, tas ir, no vienas puses, tā kā mēs varam domāt, ka jā, mēs tiešām varam, ne? Bet no otras puses, vai šis te optimisms, jā, nav pārspīlēts. Un šeit, protams, es atvainojos par sliktās kvalitātes bildi, es nepaspēju nofotografēt busiņš, kur ir via SMS kredīts, ja, kur ir uzraksts, ja valsts par tevi nerūpējas, ļauj mums to darīt. Teiksim tas jautājums, ne, vai to optimismu, ja, vai tas optimismu tiešām ir cilvēkos kaut kā dabīgi, ja, vai īstenībā šo optimismu mums uzkurina mēdī, uzkurina valdība, kas pasaka, ka mums ir IKP pieaugums, ja, ka mums attīstās eksports un tam līdzīgi, ja, bet bieži vien aiz šiem skaitļiem viņi aizmirst cilvēkus apskatīties. Ja. Un īstenībā mums kā mārketinga speciālistiem cilvēki jāredz vispirms. Un brandiem savukārt ir jāuzmanās, ja, lai redzot šo te patēriņu optimismu pieaugumu, ja, līdzīgi kā bija krīzes laikā, kad bankas, kā visu kategoriju, būtībā kļuva par grēkāžiem, jo bija sadevuši visiem kredītus, ne, un tagad, jā, pēkšņi cilvēkiem naudas nav un nevar atdot kredītus. Ja. Šis te optimisms, un redzot arī, kā attīstās, piemēram, ātro kredītu kategorija, ja, tas var būt ļoti bīstams. Un šis mums arī varētu būt jā, tāds ekspertu apspriešanas jautājums. Viena no daudzajām lietām, ko mēs vēl skatījāmies, kā mēs kopumā jūtamies un kādas atkal no tā var izdarīt secinājumus. Šeit ir salīdzinājums ar Baltijas valstīm un ar vidēji pasaules noskaņojumu. Kā mēs redzam, Latvija atkal izceļās ar optimismu, viena no pirmām pasaulē, ja, un savukārt atkal viena no pirmajām vadošajām valstīm pasaulē, ja, kur pēdējo gadu laikā ir dzīvojuši reāli no rokas mutē. Ne? Tātad tā situācija, jā, ir grūti, jā, mums ir esošā situācija ir samērā sarežģīta, ja, bet atkal tad lielais jautājums, vai jā, mēs teiksim, bankas jau un vispār tā kā tāds sabiedrības noskaņojums tiek veidots, ka ir jāveido uzkrājumi, piemēram. Ja. Mums ir budžeta plānošanas stūļi. Ne? Vai latvieši tiešām ir tik stulbi, ka viņi nevar saplānot šos te budžetu, vai arī tiešām šis te pēckrīzes periods mums ir bijis tik smags, ka mums tiešām naudas reāli nav. Ne?
Protams, ka ir abi apsvērumi jāņem vērā, bet šis te ir īstenībā biedējošs fakts, atkal, kur ir vērts ņemt vērā, domājot par zīmolu veidošanu, domājot par to, vai vispār zīmolu drīkst uzsēsties uz šī te sabiedrības optimismu viļņa un aktīvi pārdot savus pakalpojumus. Ja?